Mēs esam Serbijā, dodamies apskatīt Belgradu un tālāko teritoriju. Nu, mums šodien viss sāks ar piedzīvojumu. Mēs bijām Rīgas lidostā un uzminiet, kas notika pirmo reizi ar mums. Pa mikrofoniem, pa visu lidostu tikām saukti tieši mēs uz mūsu geitiem, jo mēs bijām pēdējie uz savu lidmašīnu. Liek piebilst, ka tas bija 15 minūtes pirms izlidošanas, tā kā visi bija ļoti ātri sakāpuši, mazā lidmašīnī, bet nu... Aldis mēģina izņemt naudu bez komisijas, pagaidām bez panākumiem. Un būs mums balts, svaigs, maziņš Toyota Yaris, 7 dienas, 160 eiro. Laižam Serbijas izpētē! Čau! Šāds izskatās apartaments, 35 eiro naktī. Aptuveni pusotrs kilometrs no centra, puskilometrs līdz parkam. Šie ir 17 centi. Bet šis laikam ir eiro 70. Šeit man nedaudz matemātika lidota varētu būt 4,5 eiro. Laikam. Cik ir 1000? Kāda 8 eiro te ir. 8 eiro? Nu, kaut kāda centa. Nu, cik tev liels čungurs rokā? Un šīs te saudabīgās ielas, kur ir dažādi rūpnīcu nami, arī auto rezervas daļas. Tā te mājiņas, nu kā, tā ir mūsu viesnīca. Bet mēs esam diezgan tālu no vecpilsētas. Šī ir ļoti laba iela, kur atstāt mašīnu bez maksas, ņemot vērā, ka centrā visur ir jāmaksā. Un mēs esam tuvu. Un te pilns mašīna. Iesim pastaigāt pa promenādi. Sastādījuši rozes. Nu, visu malu. Cik tālu. Serbijā ir jūtama arī kādreizējā Padomju Savienības ietekme. Arī šobrīd 2023. gadā, nu lūk, viena no tā it kā dēvējamām brutālistēkām. Te ir Ventspils loks. Nu, esam atnākuši līdz Belgradas cietokšņa parkam, un šeit ir daudz dažādas ēkas. Šī bija militārā virtuve. Izskatās, ka te ir kāds. Sākās tāda kā dūmaka, izskatās, ka lietas būs jau šovakar un nedaudz jau pilna, bet foršā ziņa ir tā, ka te ir izstādīta arī militārā tehnika un vispār visu cietokšņā vairāk vai mazāk teritoriju var izstaigāt bez maksas. Ir šāda tā tornīs, kur ir jāmaksā, bet pagaidām nekāds cits maksas objekts gan neesmu atradusi.
atpūšamies no lietas, un te ir privātais koncerts. All right. Ja kādreiz esi Belgradā, obligāti ir jāatnāk uz Cietokšņu parku. Šovakar enerģijas ir nedaudz mazāk un apetīti, protams, atkal ir. Jāiet vakariņas sīkost un jā, smuk gājēji iela starp citu. Mēs ēdām Prāgā, bet šeit necep pareizi. Te tāda ļoti forša restorāna ieliņa, un te ir arī restorāns, uz ko mēs tēmējam, ar lokālo serbu virtuvi, kas gan īstenībā ir baigais miks no visām apkārtējām valstīm, kas nu te ir. Tā kā var dabūt visu, ko tik sirsnīgi kāro. Pirmā izraudzītā vieta bija jārezervē laicīgi, viss bija pilns, pastaigājām nedaudz tālāk un atradām citu ēstuvi un būs izvirtīts. Ņemīgi pēsts, pirmā diena Belgradā ir diezgan labi izbaudīta, un pusstundas pastaigi līdz mājām jāizstaigā vakariņas. Nogurums pamatīgs, rīt turpināsim. Labrīt! Otrais rīts Belgradā, jādodas ieturēt brokastis. Jā, jo viesnīcās tas nav tipiski, ka piedāvā brokastis. Piedāvā par atsevišķu samaksu, bet beigās jau foršāk izvēlēties savu vietu. Gaida brokastis? Man nepietika. Nu, vakar sākām pēc 4 iet, diezgan daudz esam izgājuši, jo šodien skatoties kartē ir daudz, kas ir redzēts. Nu, salīdzināsim dienas gaismu pret tādu smuku vakar krēslu. Nu, ja iet, protams, visādos apskates objektos, tad laiks šajā pilsētā vairāk paiet. Nu, šodien ir plānā iet Teslas muzejā, jo Tesla esot serbu izcelsmes.
var ļoti labi redzēt to kontrastu, par ko es runāju. Apakšā ir restorāns, augšā ir šrausts. Kāpēc mums bija jāredz šī viesnīca? Tāpēc, ka nosaukums Hotels Maskava. Šeit ir ļoti liela iela un pārējais šeit nav. Tā var tik pār caur šādām būdiņām, kas izskatās kā metro stacijas. Esam atnākuši uz Nikolā Teslas muzeju, tā tur viss izskatās ir rinda uz muzeju. Nejaucam Nikolā Tesla ar Teslu, kas ražo automašīnas. Tas ir kaut kas cits, jo. Cerams, arī tiksim iekšā. Ieej tikai skaidrā naudā. Tāda izskatās rinda, ka mēs jau esam ārā. Wow! Katedrāle. Nu, kā šķiet, izskatās iekšā labi? Pārbaudam. Nu, ļoti skaisti ir šī baznīca. Nu, tu tikko redzēji tās bildes, vai ne? Mozaīkas tās bija. Jā, tās bija mozaīkas. Nu, tik krāšņa baznīca, laikam savā dzīvē nav sanācis redzēt. Nu, tā, ka ja jūs neko nevarat paspēt vēl tad apskatīt, tad apskatiet šo lūdzu. Vienkārši. Pusdienās būs kaut kas šāds. Nezinām, kas tas ir. Bet būs. Būs burgeru izvietības un 10 minūtes tad jāpagaida. Nu, kas tad tur ir? Verbu burgeri. Abi divi tev?
man. Rīma.